Es izvēlējos instruktora karjeru, tāpēc, ka jau no bērnības es vēlējos kļūt par karavīru. 9. klasē es iestājos jaunsargos. Līdz jaunsargiem es sākumā gribēju kļūt par policistu, bet 9. klasē policijas koledžu aiztaisīja. Pēc tam man nācās meklēt citu alternatīvu, kur iet. Iestājoties jaunsargos, es uzzināju, kas ir armija, ko karavīri dara, virspusīgi, ne padziļināti, bet tā virspusīgi. Instruktors parādīja karavīru ikdienu, viņu ieražas, formas tērpus. Braucām visādākās sacensībās, un man ar laiku tas iepatikās. Es nolēmu kļūt par karavīru. Kad man palika 18 gadi, es iestājos zemesargos. Un pēc zemesargiem es nolēmu turpināt savu militāro attīstību, tāpēc arī iestājos Aizsardzības akadēmijā. Mana militārā karjera sākās, varētu teikt, ar jaunsardzi, pašiem pamatiem. Un es jaunsardzē iestājos, tāpēc, ka es bērnībā jau sāku interesēt armijas lietas. Man interesēja, kāda ir taktika armijā un kāda ir ieroči un bruņojums. Un tas viss man likās ļoti aizraujoši un interesanti. Tāpēc es arī iestājos jaunsardzē un guvu pamatus. Kad man kļuva 18 gadu, tad es iestājos zemesardzē. Tas bija tā kā mans nākamais izaugsmes solis militārā izaugsmē. Un iestājoties zemesardzē, es guvu arī daudz jaunas pieredzes, un pabeidzot vidusskolu, tad es izdomāju, ka vislabākā izaugsmā man būtu, ja es ietu un kļūtu par Latvijas virsnieku. Un par virsnieku es izvēlējos kļūt tāpēc, ka man patīk vadīt cilvēkus, man patīk varbūt domāt tādus uzdevumus interesantus. Un kļūstot par virsnieku, es ceru, ka es spēšu būt labs virsnieks un spēšu palīdzēt Latvijas valstī un aizstāvēt to. Un jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti interesants darbs un tev jābūt pašdisciplinētam un mērķtiecīgam cilvēkam, lai tu kļūtu par virsnieku. Un es uzskatu, ka es tāds esmu. Militāro karjeru es izvēlējos pirmkārt tāpēc, ka man tas patīk. Jau no bērnības filmas, grāmatas par militāro tēmu mani uzreiz aizķēra. Un man klases biedra tētis bija jaunsargu instruktors. Viņš kādu dienu man saka, nāc aizējām ar mani uz nodarbību. Mums viņas notika skolā, es aizgāju. Un nākošā jaunsardzes nodarbība mums bija paintballs. Uzreiz man bija jāķis lūpā. Un tā jaunsardzē es jau no 11 gadiem esmu, bet savu karjeru es vēl nebiju plānojis uzreiz, kā aiziešu uz militāro, uz Aizsardzības akadēmiju. Un 10. vai 11. klasē pie mums uz skolu atbrauca Raimonds Bergmanis. Un tad viņš pastāstīja, ka ir tāda iespēja, Nacionālā Aizsardzības akadēmija, pastāstīja par priekšrocībām, kāda tā dot. Un jā, man jau bija skaidrs, ka viens no galvenajiem mērķiem, uz kuru virzīties, ir Aizsardzības akadēmija. Jo pirmkārt tā ir valsts apmaksāta izglītība. Daudzi skolēni mācās, un viņiem pirmkārt nav motivācijas mācīties, un otrkārt viņam ir arī grūti ar līdzekļiem un tā tālāk. Un šeit tev valsts maksā, ja tu mācies, tā ir ļoti liela motivācija. Tu iegūsti arī specialitāti un arī militāro izglītību iegūsti. Tātad ir ļoti daudz bonusu šai Aizsardzības akadēmijai. Viss sākās tieši ar jaunsargiem 2007. gadā, kad septembrī pie mūsu skolu atbrauca mūsu vienības instruktors un ar savu prezentāciju un saviem jaunsargiem deva nelielu ieskatu mums. Un es domāju, pamēģināt aiziet. Aizgāju, pirmās nodarbības man godīgi sakot nepatika. Bija pirmā nodarbība, kur mums bija jātīra ieroči. Ieroči tīrīšana ir pats riebīgākais, kas vien var būt. Bez pieredzes, bez zināšanām tīrīt ieroci, protams, ir grūti. Pirmā diena bija tāda, kāda viņa bija. Nākošās dienas arī tur tādas bija teorētiskās, tur kaut kādas pakāpes mācījāmies, kaut ko no vēstures stāstīja. Tas ir tas posms sākumā, kas ir jāizcieš. Tad arī pēc tam tu arī sāc saprast, ko tu gribi, kāpēc tu to gribi. Es to posmu biju izgājis, nepagāja 2 nedēļas, un es jau biju, var teikt, patriots jaunsardzes vienībā mūsu Dobeles. Aktīvi darbojos līdz pēc pagājušā gada martam, kad noslēdzās jaunsardzes testi.
Katru dienu gāju uz jaunsargiem. Man pēdējos 2 apmācības gadus tika iedota nodaļa 10 cilvēku sastāvā, un ar ko es arī lepojos. Jo tagad viņiem ir arī augsti rezultāti, pateicoties ne tikai vienības instruktoram, bet arī maniem centieniem. Visu to es esmu apguvis, un tas viss arī man lika iet tālāk, virzīties militārajā jomā.